Mīlas viesulis. Man bija jāsēž tev lidmašīnā. Tā bija mana biļete. Bet liktenis bija lēms jums palikt dzīvam. Man vajadzēja ātrāk sarunāt aizvietotāju, tad jūs brālis tagad būtu te. Un es pie savas Sabrīnas. Liekšana nelīdzēs. Kādu dienu Mīla sapratīs, kas te darās, un domā, ka tad pateiks tev paldies, ka tu viņu pasargāji. Nē, viņa ienīdīs tevi. Tieši tāpat, kā tavi pārējie bērni. Piemēram, tikt tās fitness treneris vietā. Dzirdēju, ka viņa bija lidmašīnā, kas nesen nogāzās. Cik muļķīgi. Kāpēc cilvēkiem nav spārnu? Pareizāk sakot, tagad jau viņai noteikti ir 2 mazi glīti eņģeļu spārņi. Dženifera Nevrko, Jans Hartmanis, Dirks Galuba, Dīdriks Adams, Mona Zēfrīda, Antje Hāgena, Zepšauers, Nadīne Varmota, Kais Albrechts, Eriks Altenkovs, Johims Lečs, Melānija Vīgmane, Kristīne Baloga, Florians Štadlers, seriālā Mīlas viesulis. Sabrīna ir mana sieva. Hēnemaņa kungs. Vēl viens vārds un es... Mīlu nolāpīts, izbeidziet. Kas jums liecies? Atvainojiet, mēs visi šobrīd esam pārjūtīgi. Man nav par ko atvainoties. Parunāsim vēlāk. Viss kārtībā? Mana vaina. Es nezināju, ka viņa ir jūsu sieva. Piedodiet. Mīla aizmiga. Un ko tu? Domā tāpat kā Niklas, ka Mīla mani ienīdīs? Tāpat kā jūs nīstat? Es tevi neienīstu. Nu tad. Ko lai es saku? Vienkārši esi godīga. Vienalga, ko Patricija Dītriha ir jums nodarījusi, vai arī tev. Tici man, tas nav maz. Jā, bet viņa ir Milas māte. Vēlāk meitene sāks uzdot jautājumus. Un tā nāksies viņai paskaidrot, kāpēc aizliedz mātei ar viņu satikties. Mīl, pie joda, kur tu esi? Mēs iekļuvām negaisā. Dzinējs aizdegās, un tagad arī otrs apstājās. Mīl, es nedomāju, ka tas beigsies labi, un tāpēc paklausies manī. Esmu laimīga, ka satiku tevi, es mīlu tevi. Es mīlu tevi vairāk par visu. Tu esi vislabākais, kas ar mani noticis.
Kā to saprast? Vairs nekādu koncertu? Jūs taču nedrīkstat atcelt visu tūri. Nē. Ja jūs to darīsiet, tad es teikšu pavisam atklāti. Es biju... Halo? Halo? Nolika. Vai kādas nepatikšanas? Rīkotājs vēlas atcelt koncertus. Bet pēdējais vārds vēl nav pateikts, es jums apsolu. Es taču nepakļaušu sevi nopietnai saišu operācijai, neraušu pušu savu visvērtīgāko vietu. Publika taču prasa mani. Bet ja organizators nevēlas, tam nav nekāda sakara ar vēlēšanos, Zombieklers kundze. Vienīgi svarīgais ir tas, kas rakstīts līgumā. Un kas ir rakstīts līgumā? Jā, to es tik precīzi nezinu. Tas palika pie Hēnemaņa kundzes. Tikai nedomājiet iet pie Nila un viņam to prasīt. Jā, tik daudz es pati saprotu. Oho, izskatās gardi. Un arī smaržo labi. Vai tas būs Hēnemaņa kungam? Jā. Es varu aiznest. Man tāpat arī jāiet uz ciemu. Zombieklers kundze, es jums apsolu svēti un svinīgi. Es neprasīšu Hēnemaņa kungam līgumu. Ja vienīgi radīsies nejauši izdevība, pavisam nekaitīga. Lielais godavārds. Ko es par to saku? Ko gan es varu teikt? Es taču viņu nemaz nepazīstu. Vienīgais, ko zinu, esmu izlasījis Sofijas dienas grāmatā. Spītīgas meitenes pierakstos, kas beigās jutās pagalam apjukusi. Piedod, mīļā, bet tā taču ir. Man tavs tēvs šķiet pavisam citādāks, nekā tu viņu raksturoji. Un nu pēkšņi man jādod viņam padomi. Es nemaz neesmu ģimenes locekla. Tikai mele, kas māna visus. Man jāmēģina nejaukties ģimenes lietās. Es to nevaru darīt. Beigās vairs pati nesapratīšu, kas īsti esmu. Arī, ja tas nozīmē, ka Niklas dosies prom, un es viņu vairs nekad nesatikšu. Jā, zinu, ka tev ir garlaicīgi visu laiku tikai gulēt. Vai zini ko? Mēs abas tūlīt patiesim ārā staigāt. Tev patiks, vai ne, mīļumiņ? Jā, eņģelī. Atvaino. Es uz mirkli aizmirsu. Tas ir tavs bērns. Šarlote, lūdzu. Negribēju tev uzmākties. Kas nebija tā domāts? Tieši pretēji. Esmu tev bezgalīgi pateicīgs, ka pieņem Milu. Lūdzu. Tu jau zini, kāds esmu. Kad sāku manīt, kontrols līd man no rokām laukā. Tev bija taisnība. It visā. Un tu ļausi Dītriks kundzei apmeklēt mazo? Lai arī esmu kategoriski pret, es pateikšu viņai, ka drīkst apraucīt Milu. No kurienes tik pēkšņi pārmaiņa? Vai tad man nav tevi jāklausa? Un tev tiešām nebūs iebildumu, ja iešu ārā pastaigāties ar tavu meitu? Es būšu priecīgs par to. Man ļoti žēl. Es zinu, ka šī nelaime tevi ļoti nomāca. Bet reizēm es esmu mazliet... Neiejūtīgs. Jā.
Jā, pareizi, mums ir tikai viens tenis laukums, toties īpaši skaists. Pie dīvām, lūdzu. Un man izdevās sarunāt uz turnīrīs bijušu līderu ranga tabulas spēlētāju. Gaidiet pārsteigumu. Viņš ne tikai piedalīsies sacensībās, bet arī konsultēs un trenēs mūsu komandu. Žēlīgais, ko jūs izdarījāt? Atvainojos. Uzmanīgāk. Es atzīmīšu vēlāk. Man ļoti žēl, es nepamanīju, tas nebija ar nolūku. Man jums jāatvainojas, Zombiklers kundze. Šo partiju mēs ar Andreju gribējām pabeigt, kad viņš atgriezīsies. Ak, tā. Andrej būtu vinnējis. Un nu es esmu zaudējis viņu. Hēnemaņa kungs. Hēnemaņa kungs. Manis nav. Es jums atnesu zupu no Zambiklers kundzes. Es negribu ēst. Atveriet durvis. Ko jums vajag? Es jums atnesu zupu. Es neko negribu. Ak, Dievs, pēc kā te ož? Nu un? Jūs viens pats iztukšojāt visas pudeles? Jūs arī vēlaties? Nē, paldies. Nāciet. Vispirms ieiet dušā. Es uzvārīšu stipru kafiju un izveidināšu istabu. Es negribu. Man vienalga, ko jūs gribat. Ejiet dušā, un kad iznāksiet ārā ar skaidrāku galvu, tad mēs... Es negribu skaidrāku galvu. Domājat, ka alkohols jums palīdzēs? Es pats labāk zināšu, kas man palīdzēs un kas ne. Vai tiešām uzskatāt, ka Sabrīnai tas patiktu? Ja viņa redzētu, kā jūs esat nolaidies. Lūdzu. Ieiet dušā.